tas nav par gribas spēku. Tas ir par bioķīmiju. Tu neesi slinks, tu neesi vārgs, tu neesi bez gribas spēka. Tavs ķermenis vienkārši ir iemācīts izdzīvot uz vielām, kas to lēnām noārda. Tur ir tā problēma. Ja tu vēlies, tu no tā vari tikt ārā, bet tev ir vajadzīgas zināšanas, jo bez zināšanām būs bailes. Un, ja mums ir bailes, mēs iestrēgstam. No bailēm sākās visas negatīvās emocijas, kaut kad atpakaļ par to jau runāju. Tā kā, ja tu vēlies mainīt savu veselību, tikt ārā no atkarībām, kas tevi grauj, tās ir jebkuras atkarīgas, bet es šobrīd vairāk runāju par ēdienu, tad tev ir jāsāk detoks, un tev ir jāuzsāk tieši reģeneratīvais detoks dziļā šūnu līmenī. Un tad no skābēm uz veldzi, no sabrukuma uz dzīvību. Ķermenis beidzot saņem gaisu, tas sāk elpot, limfa sāk kustēties, šūnas saņem gaismu, un motivācija vairāk nav jātēlo, tā rodas pati no sevis.